Tātad šī bildē jūs varat vērot spoku, tātad pils labajā augšējā logās, tātad lūk, tas ir šī logā. Es viņu varu pievilkt tuvāk, jūs varat novērot tāds ļoti smagnējs spoku, ārkārtīgi, mēs zinām, ak, Dievs! Vienmēr pārbīstos, ko viņi pamana. Šī bilde ir uzņemta, un pēc tam ir attīstot, ir pamanīta šī te dīvainā lieta, kas ir tātad šīs te zirgs, kurš brauc uz motociklu, tas nav pats spocīgākais, tas jau nav pats galvenais, kas šeit spocīgs bildē, bet viņam uz muguras sēž suns, jā. Tas, man liekas, ir ārkārtīgi spocīgi. Jā. Ha! Jā, šī bildē arī ir redzams spoks. Ļoti tāds biedējošs spoks. Viņš lūk šeit labs, tātad bildes labajā stūrī, gaisā lidinās virs tātad upītes, tātad nākamā bilde, kas mums nākamā bilde. Šī tātad viena no manām mīļākajām bildēm, šī bildēm arī redzams spoks kapos. Viņš tur kreisajā bildes pusē, lūk tas, kuram ir apvilkts sarkanais aplīts apkārt un daudzās bultiņas un uzraksts spoks apakšā. Tur lūk viņš ir redzams spoks.